Nu, viennozīmīgi dzīves stils. Es pat nevaru iztēloties, ko es vispār citu varētu dzīvē darīt bez tā, ko es daru. Un tas ir jau tik dziļi iesakņojies, ka droši vien tas ir pilnīgi saplūdis ar visu manu ikdienu. Nu, es jau kādā, laikam, 11. klasē zināju, kad es iešu šo ceļu, bet tāda lielā sajūta droši vien mani pārņēma tad, kad mēs nodibinājām savu biroju. Jo viena lieta, ka tu tā kā intuitīvi tiecies uz to, un otra lieta ir, ka tu dziļi iekšienē saproti, ka tu dari pareizās lietas, un ka principā es laikam varētu to nosaukt kā sūtību. Nu, kad viena lieta ir kaut kāda izvēle, otra lieta ir tad, kad tu tiešām apzinies, ka šī ir īstā vieta, kur ir jābūt. Es pēc būtības esmu diezgan haotisks un balstīts uz intuīciju cilvēks. Līdz ar to es noteikti neesmu stratēģisks plānotājs. Mana māsa, paldies Dievam, ir vairāk stratēģisks plānotājs, bet nu jā, droši vien, ka tā vairāk bija intuīcija un arī tas, ka es jūtu, ka tā lieta man padodās un arī tā komunikācija ar cilvēkiem bija ļoti veiksmīga un mēs, man liekas, arī ļoti skaisti startējām tieši krīzes gados, kad bija vairāk jāpievērš uzmanību tiem radošajām lietām. Radošu, es domāju, vairāk par to, ka nav liela māksla kaut ko izdarīt ar ļoti lielu naudas maku. Lielāka māksla ir izdarīt kaut ko, ja tev naudas nav vispār. Un tad tu esi spiests tā kā pilnīgi visu savu radošo enerģiju koncentrēt kaut kādai lietai, lai viņi tiešām izdotos. Un kopumā man šķiet, ka tas arī ir vispareizākais veids, kādā vispār mēs varētu strādāt. Mums arī sanāca ļoti daudz skaisti projekti, arī runājot par kaut kādu Rīgas hipsteru kultūras attīstību. Manuprāt, kad es biju viens no pamatlicējiem un patiesībā arī laikam skatoties vēsturē, tie arī ir mīļākie projekti. Kā attīstījās šis rajons, kas ir kādreiz cilvēki apdzīvoja tikai Vecrīgu. Šobrīd, man liekas, Vecrīgu apdzīvo turisti un visi foršie cilvēki iet ārā no centra, kas arī ir pilnīgi dabiska pilsētas attīstība. Un pirmā lietiņa mēs uztaisījām pienu draudzīgā kolektīvā, kas attīstīja visu Valdemāra pasāžu esošo teritoriju. Tad uztaisījām Pērli, kas savukārt pēc tam savienoja tā kā Mierielas republiku. Un tad bija Bonēra, tad Makana Eriksona birojas, Rīgas Viļņi. Un tā bija tāda ļoti tiešām tāds radošs periods manā dzīvē. Galvenā ideja ir tiešām saglabāt to sajūtu, kas šeit ir šobrīd. Tas, ka pilsēta attīstās un nomalas attīstās, tas ir lieliski. Un es tiešām ticu, ka, ja mēs izdarīsim visu tā, kā tas ir ieplānots, šī būs ļoti pieprasīta vieta starp līdzīgi domājošajiem cilvēkiem.